Vecākie ziemas sporti Jelgavā ir āclidošana un slēpošana. Āclidošana jau bija pazīstama Jelgavā, sevišķi jaunatnes vidū pagājušā gadsimta sākumā. Un 1909. gadā Jelgavā notika pirmās skolēnu sacensības āclidošanā, kur uzvarēja Alberts Rumma, vēlākais Latvijas daudzkārtējs čempions un Latvijas pārstāvs vairākās olimpiādēs. Otrs veids bija slēpošana, vairāk tā, kā saka, tautas sporta veids, bet pēc Otrā pasaules kara Jelgavā ieradās virsleitnants Sukatnieks, kurš slēpošanu jau kā sporta veidu ar treniņu tradīcijām izveidoja 3. Jelgavas kājnieku pulkā. Un jelgavnieki bija vairāk kārtēji Latvijas čempioni, sevišķi stafetēs, slēpošanas stafetēs, un 2 reizes pēc kārtas izcīnīja Latvijas kara ministra balvu stafešu slēpojumā. Hokejs parādījās tikai pēc Otrā pasaules kara. 45. 6. 7. gadā pirmie hokejas komandas izveidoja paši puiši jaunieši. Tur bija izglītības darbinieku komanda, dzelzceļnieku komanda, cukurfabrikai bija komanda. Tās bija tās pirmās komandas. Kā viņiem veicās spēlēšana? Viņi spēlēja. Bija pats reizes, kad bija kāds 10 komandas pilsētas čempionātos. Un vēlāk jau bija izveidojis ļoti spēcīga komanda pie Lauksniecības mašīnu rūpnīcas, kur bija pirmā ligā. Un jaunieši, ja nemaldos, 67. gadā bija arī Republikas jaunatnes čempioni, Jelgavas mašīnu būvas rūpnīcas jaunatnes komanda. Viens no vārdsargiem bija Kačānavs, kurš vēl tagad stāv vārtos veterānu komandās. Un man liekas, ka katra grāmata tā ir arī mācību stunda, tā ir mācību literatūra jaunajai paaudzei, kurā viņi var ieskatīties, sajust to, lasot gan lapusēs, gan starp rindām, sajūt to enerģiju un to spēku, kas ir mitis katrā sportistā, kurš ar šo sporta veidu nodarbojies un kopumā, cik mēs pilsēta, Zemgale, Latvija esam bijuši un esam šajā virzienā spēcīgi. Un kas man kā jaunajam, mazajam sportistam jādara, lai šis sporta veids kļūtu aizvien stiprāks, aizvien spēcīgāks, lai es pats kļūtu aizvien spēcīgāks, lai mans devums būtu aizvien labāks, lielāks. Man liekas, ka sports tā ir tas veids, kas stiprina mūs visus, stiprina mūsu iekšējo garu, stiprina mūsu šīs komandas sajūtu. Bijis šīs grāmatas iepriekšējās jau, teiksim, sakopot šos vēsturiskos datus, aprunāties ar ikvienu no jums. Un arī šī grāmata ir jauns devums Jelgavas sporta dzīvei, sporta vēsturei, vispār pilsētas vēsturei. Un es domāju, ka gan Aleksandrs kā šīs grāmatas, varētu teikt, apkopātājs, un pats galvenais jau jūs, kas vēl esiet šeit, kas ir nesuši Jelgavas vārdu kādreiz gan pasaulē, gan Latvijas, gan toreizējās Padomju Savienības robežās. Un es domāju, ka jūs būs tā patīkami atcerēties un apskatīties šajā grāmatā. Kādam tas izsauks kādu prieka asaru, tādu skumju asaru, bet fakts ir tāds, ka šī grāmata ir tapusi. Un liels paldies visiem atbalstītājiem! Protams, kad tā grāmata paliks mūsu mazbērniem, bērniem, un viņi redzēs, ka staifhokejs ir tiešām dzīvis šeit, uzaudzis, attīstījies un kļūst par Eiropas čempionu. Galu galā pavasarī Jelgavā mēs kļuvām par Eiropas čempionam staifhokejs. Un es novēlētu grāmatas autoram nezaudēt to sportisko garu un turpināt rakstīt. 1940. gados nodarbojas ar āclidošanu, bija Jelgavas labākais āclidotais. Tūlīt pēc Otrā pasaules kara bija arī Jelgavas vairāk kārtējais čempions, bija Republikas izlases dalībnieks, piedaloties starptautiskās sacensībās, jo toreiz starp Padomju Savienības komandām. Lūdzu, Hubert Štekeļkungu. Jāsaka
viņš nav tikai augstvidotājs, viņš ir motobraucējs, viņš ir avio specialists, kā saka, tātad cilvēks ar ļoti tādu sportisku vēsturi, un tādus cilvēkus mums vajadzētu Jelgavā cienīt un mīlēt. Paldies!